Labrīt, skatītājs, šajā rītā Rīgas centrāla tirgu no augstums pieņemās tiešām spēkā. Un es domāju, ka jau vēl siltāk džemperi ir sameklēti un Omas vadītās vilnas zeķes, kuras iespējams tika nomestas malā, ir izvilkts ārā un pateikt Omē liels paldies. Bet kā jau vakardien redzējāt raidījumā, mēs Redoru Vanderberga tad, fīrējāmies šeit par Rīgas centrāla tirgu un iepirkām dažādus gardumus. Un izrādās, ka mums būs šodien ēdienkartē ne tikai kaut kas sāļš, bet arī kaut kas salds. Bet kas tas būs? To uzzināsiet pēc brīža. Kā jau vakardien redzējāt, iepirkām zivi, gaļu, dažās dārziņus. Kas no tā tiks šodien veidots, to es jums nemācēšu teikt. Tamdēļ šodien arī Edvards ir jau pavisam izģērbies maiciņā, mums apģērba pavisam atšķirīgi. Labrīt, Edvard. Labrītiņ. Es redzu, ka tev neizsalst pilnīgi absolūti, kaut gan tu aizkadrā teici, tu neesi ziemas cīnītājs. Nē, es neesmu ziemas cīnītājs, bet, negatavošos jau ziemas drēbēs. Es gan atļaušos tomēr palikt biezajā jakā, jo man salst ļoti. Bet šeit jau tā kūp ūdens, tiek jau kaut kas sagatavots. Tad šodien mēs ķeramies klātam lieliem procesam, bet varbūt mēs varam atkārtot, ko tad mēs īsti gatavosim un kam dēļ. Tā, mēs šodien, kā jau tu pateici, tas bija vakar noslēpums, es nebiju teicis, ka mēs arī gatavosim vienu no desertiem, bet pamatā mums būs tāda lieta, ka mēs gatavosim ķīnas ēdienu, kur būs sastāvdaļās 2 gaļas produkti, viens būs zivs, otrs būs lielops. No dārziņiem mums būs brokolīts spināti, Briseles kāposti un čili pipars. Uz desertām mums būs nepieciešami mandarīni. Tie bija tie, ko tu slēpi vakar, ko es vakar slēpu. Un vēl tāda lietiņa, ko es šodien atnesu, piparkūks. Tas būs tāds pēc svētku deserts. Pēc svētku sajūta, kavēsimies vēl Ziemassvētkos. Vakar tu man prasīja par garšvielām. No garšvielām mēs lietosim sekojošas lietas. Mums būs rozā sāls, diļļu sēklas un linsēklas. Linsēklas? Jā. Kā es jau vakar teicu, mēs latviskosim ķīniešu ēdienu. Es bez tā nevaru, man ir jālatvisko kaut kas. Starp citu, linsēklas, lasis, kā arī mēs iepriekšējos rādījumos runājam, jāiet patreiz tāds taukainas zivs. Linsēklas, brīnišķīga šķiedrviela, lai organisms attīrītos. Redz kā, var paēst, pie viena arī no toksīniem atbrīvoties. Tieši tā. Labi, tad ķersimies pie darba. Mums jau tā laika arī te nav neierobežotā daudzumā. Diemžēl. Laiks ir nauda un nauda ir laiks. Līdz ar to pirmais, ko mēs sāksim taisīt, mēs sāksim taisīt desertu, jo desertam vēl ir arī jāsast. Jā, mums arī tāpēc arī būs iespēja pils mājā šo desertu nolikt, un tad jau atgriezties atpakaļ pie tevis, bet mandarīni, labi, un piparkūks. Kā tas viss tad īsti taps, un mēs redzam, ka tiek izmantots blenderis. Jā, kā pagājušajā reizē man bija lielā blender krūze, pat cik, es tomēr nenesīšu viņu līdzās, es paņēmu mazo krūzīti, jā. Deserts sastāvēs no principā 4 sastāvdaļām. Tās ir piparkūks, cukurs, mandarīni, želatīns. Jā, Jā, tas būs. Mēs to visu sablenderēsim. Man ir interesanta formiņa. Es atminos uzreiz pēc šīs formiņas to pēdējo saldoēdienu, ko es ēdu pie Edvarda aizkadrā arī bet es ceru, ka kādreiz arī šo recepti mums sanāks redzēt, tad darbībā tas bija avokādo deserts. Jā, tas bija avokādo deserts, jā. Pilnīgi vegāna fantastisks, jā. Bet mēs redzam, mandarīni tad tādā pilnā veidā tiek uzreiz sablenderēti. Bet ne tikai mandarīni. Arī piparkūks uzreiz? Arī piparkūks iekšā, protams. Aha, labi. Bet man ir jautājums arī, noteikti varētu rasties skatītājiem tieši tāds pats. Cik lielām porcijas daudzumam šis te ir? Vai vienai porcijai? Nē, tas nav vienai porcijai, tas ir vairākām. Tas ir, teiksim, uz kādām 3-4 porcijām. Jā. Kamēr mēs blenderēsim. Diezgan maz nepieciešams šīs te sastāvdaļas. Jā, mēs paņēmām bišķītas karstu ūdeni. Jā. Kas mums būs? Želatīns. Jā, želatīnu mēs uzreiz izšķaidam. Jā, viņš mums tad, lai bišķīt pašķīst. Man ar želatīnu vienmēr sanāk tādi joki, jo es viņu parasti izkausēju par mazu, un tad vienreiz es izdomāju saldējumu pielikt klāt tādās graudiņu veidos. Protams, ka visas saldēs tikai pilnīgāk ir īstē. Jā, tā arī gadās. Redz, principā želatīns viņš ir pa priekšu jāuz
Viņš ir jāizmērcē, jā, bet es to nedarīšu, es vienkārši ielieku viņu karstā ūdenī, lai viņš te pavārās, kamēr mēs blendējam visu šito te padarīšu, nekas traks. Jo, teiksim, laiks mums arī bišķīt ierobežots, līdz ar to, jā. Aiziet, mums top Ziemassvētku sajūtām pilnais saulēcēdiens, bet starp citu, jā, ārā ir kārtīgs ziemains laiks, daudz sniega. Liels augstums, un kāpēc gan mazliet nepakavēties atmiņās pie garšīgā, saldā Ziemassvētku noskaņās? Jo patiesībā daudz jau smīn, varam tagad svinēt Ziemassvētku. Jā, tieši tā. Jā, mums vajag kādu konsistenci gūt. Konsistenci viņai jābūt šķidrai, jo mēs tagad paņēmām želantīnu, kurš mums sāk pamazām kūst. Jā, redz, jau viņš jau pārvēršās tajā želantīna formā, kā mums vajadzīgs. Pieliesim vēl bišķīt ūdeni. Tātad 3 vienkārši sastāvdaļas, 4 želantīns, cukurs, mandarīni un piparkūkas. Patiesībā, ātri un ļoti vienkārši. Tagad viši tas te pārsviedīsies ātri iekš šitā. Tur želantīns vēl nav līdz galam izkusis, bet viņš izkusīs, kamēr mēs gatavojam pārējo. Tad viņi iemēs tajā karstajā masā un viņš turpina vārīties? Jā, viņš turpina vārīties, jo mums tomēr bišķīt ir jāuztaisa. Mums viņš bišķīt ir jāuzkarsē, jā, lai viņš tomēr iemaisās. Un tas želantīns izkusīs. Tas mums netraucēs, viņš varēs stāvēt mierīgi uz šīs te. Smaržo garšīgi. Garšo garšīgi. Jā, ok. Ar saldo mēs esam tikuši galā. Patiesībā ļoti ātri un vienkārši lēti vēl pēc tam arī dzen, jo man šeit ekonomiskāku saldo es neesmu pat redzējusi. Tā būs mūsu formiņa, kas mums būs nepieciešama. Mēs viņu uzreiz... Sapūšam ar eļļu. Sapūšam uzreiz ar eļļu. Ziet. Tā. Novācam visu to te padarīšu. Jau es aizmirsu par tēmu diēta un slaidās līnijas ieturēšana. Bet patiesībā nekas jau arī tur nebija tik, tā teikt, kalorijām bagāts. Izņemot piparkūks. Cukurs un piparkūks. Tā, mēs ņemam brokoļus, jā. Ņemam brokoļus. Es nogriezu vienu daļu, pēc ka mums vajag uztaisīt ļoti interesantu formu. Tādās šķēlītēs, jā? Jā, tādās šķēlītēs. Es nezinu, kāpēc bija iedomājusies uzreiz, ka tas būs, kas bieziņveidīgs, vai kas tam līdzīgs nebūs, jā? Mans minējums bija pavisam greizs. Jo, redz, kā bieziņveidīgie dārziņi, tas tomēr ir vairāk Francija, Itālija, jā? Kā mums tomēr Ķīnā, mums ir tomēr vairāk pierasts, mēs viņus... Viņi ēd vesels tomēr, jā? Viņi ēd vesels tādā formā. Pirmais, ko mēs darām, jā, mēs uzreiz ieliekam dārzinīti. Viegli eļņā apcepam, jā? Viegli eļņā apcepam, jā. Nekādas garšvielas neizmantojam? Izmantosim. Mums būs nepieciešams sāls. Jā, jau skatīties, zināt, kā smaržo šis tas saldais. Bet patiesībā viņu var izmantot arī, man šķiet, daudz kur citur. Dažādos kūku kārtojumos vai... Jā, mierīgi. Viņu var izmantot kā kūkās, kā arī, nezinu, paņemt vairāk, pielikt tos cepumus, viņu ielikt bez želantīna krāsnī un iežāvēt, un sanāk tāds kaut kas līdzīgs kā cepums. Tas iznāk tāds mandarīns. Svaigas spinātu lapas ar tām, kas mums tiks darīts. Ar tām tiks darīts tāda lieta, ka mēs viņus ātri nomazgājam, noskalojam, jā. Viss notiek ļoti ātri. Noraujam kātus. Ar Eduardu tev vienmēr notiek ļoti ātris godvārds, nespēja pat izsekot šim te darbību ātrumam. Jā, tā. Šitas mums jau ir gatavs. Bet viņam ir jāatdzies noteikti pirms formiņās. Nē. Kā ir ar to? Tā ir silikona formiņa. Mēs iepildām silikona formiņās, kurās pirms tam bišķīt ielikām eļļu. Jā, kurā mēs iešusējam eļļiņu. Tad redz, tik maz sastāvdaļu un veseli 3 šādi te garšīgi, kā varētu nosaukt pēc angļuiski keksiņi, varētu mums sanākt. Vai kā tu viņus saukt? Viņi principā ir želējs tāds. Kā želējs būs. Bet viņas būs diezgan garšīgas, jo mēs paspēsim, es ceru, uztaisīt vēl vienu lietu, jo tās viss padarīšanas. Labi. Bet tu turpināsi ar gaļu un zivīm, jo skatītāji,
šis būs tiešām interesants ēdiens, jo tiks izmantots gaļa un zivis, divi tādi savā starpā diezgan nesavienojami produkti varbūt mūsu latviešu tautai. Līdz ar to gaļa un zivis. Mums tiek izmantots lielops un arī dzen lasis. Redz, kā mēs redzam, pēc kādiem principiem tika šis te lielops izvēlēts. Gan pēc tauciņu krāsas, kuriem jābūt ir baltiem, un lasis tika izvēlēts gan pēc šīm te zviņām. Tā. Izvēlēts gan pēc zviņām, nekas, lai tas viss notiek. Tur viss notiek kā pienākās, mums viss uzblanšējās, redz, viss ļoti Diezgan saudabīgi redzēt, kad svaigas šīs te lapas tiek ceptas. Nu, viņas mums ir ceptas, viņas kā sutinātas, nu, viņas tāds. Vairākoties sutinātas tādas. Slēdzam. Cik aptuveni ilgs ir šis te pagatavošanas process šim te ēdienam? Diezgan ātrs, principā, ja visas sastāvdaļas ir gatavas no sākuma, Jā. tad viss ļoti ātri notiek. Ja mēs uzreiz paņemam, uzliekam Lielopiņš, jā? Lielopiņu, jā. Mēs paņemam diļu sēklas. Kāpēc izvēlējies tieši diļu sēklas, ne jau svaigas diļas? Diļu sēklas, viņām ir saudabīgs aromāts, un viņām ir daudz spēcīgāks pēc savas nodabas. Jā, viņas pat īsti pēc dillēm nesmaržo, bet es pat nezinu, timjāna kaut kāds sajaukt. Ķimenes, jā, kaut kā ķimenītes. Tā, rožu sāls. Rožu sāls. Rožu sāls patiesībā arī man ir atklājums Edvards no tavas puses, jo es arī viņas sāku izmantot un parasto sālu vairs neizmantoju. Nu, tas ir ļoti labi. Mēs arī pasālam bišķī to visu padarīšanu, jā. Mēs jau jūtam to garšīgo smaržu, dārzeņu smaržu. Mums dārzeņiem ir jābūt ļoti viegli blanšētiem, viņiem jābūt kraukšķīgiem. Tā, šitas te mums atkal bišķīt lejās uz šejienu. Šeit ūdentiņš. Kas man ļoti patīk, ka tu tiešām neizmanto, kā es arī vakar minēju raidījumā, ka tu neizmanto ļoti daudz garšvielas, un tas tomēr tā īstā ēdiena garša, viņa nepazūd. Nē, tur jau tā lieta, jā, ka tomēr ir jālieto tās garšas... Man kļuva karsti. Tās garšas, ko mēs varam dabūt no paša ēdiena, jā. Ja šeit arī ieliek bišķīt pipariņu. Čili pipariņu. Mums ir linsēklas, jā. Linsēklas mēs pielikšu bišķīt šeit ūdentiņā, bišķīt dārzenīšos. Kamdēļ šeit atsevišķi tiek cepta? Šeit Tas ir čili pipariņi. Tas būs priekšlaša. Aha. Tātad. Lielopiņš ar diļu sēklām, mazliet čili, ūdenī, tiek sautēts, šeit tiek blancēti dārzenīši. Tātad brokoļi, brokolīts, spināti. Spināts un Briseles kāposiņš. Vai mums tur kaut kas nedeg jau? Nē, viss notiek tā, kā pienākās. Visi ļoti labi. Nekas nedeg. Labi. Mums, pat cik mums nav eļas, jā, mums tā gaļa top savādā tādā formā. Labi. Lasīts. Jā, nogriežam lasi tādās plāksnēs. Tad tomēr no tās ādas mēs viņu ņemam nost. Mēs viņu noņemsim nost, jā, un viņu liekam šeit. Tā ļoti viegli. Jā, šeit dārznīši man jau ir gatavi. Man sāk biedēt tā gaļa, jo viņi saka, kaut kas tur deg. Ļoti labi. Mums tas arī Tādam ir jābūt? Jā, viss gaļa mums ir gatava. Jā. Ir gatava. Gaļa mums ir gatava. Labi. Tātad saimniece noteikti izmaina žēdienu, nebaidieties, ka šīs te diļu sēklas mazliet piedeg, jo tā tam ir būt. Tā tam ir būt. Tā tam ir būt. Jā, labam būt augt un... Tā tam ir būt. Tātad mēs šodien daram ēdienu, kā man patīk, kā arī mans viesis pirms jaunā gada Linda Vilmansone, kur arī ir tāds traks pavārs. Kā viņa saka, viņa nav pavārs, bet viņa dara ēdienu. Jā. Mēs turpinām. Mums vēl ir 5 minūtes pirmajā raidījuma daļā. Kas mums notiks ar šiem te dārznīšiem? Jā, visi dārznīši mums ir gatavi, jā, mēs viņus arī redz, viņi tādi noblanšēti, un viņi arī ir tā kā puslīdz apcepti. Uz pannu var neskatīties, jā, tas viss mazgājās nost, tas viss ir, kā saka, pupu miziņas, jā. Tas mums arī viss gatavs, jā, ēdiet, redz, gaļiņa mums ir sulīga, jā, mīksta, ļoti garšīgi. Lasīts. Es to darīšu ar pirkstiņiem, jā, jo mēs... Cik man nav 2 pannas, jā, es lietoju katliņu. Jā. Mēs viegli noblanšējam, jā, tajās linsēklās. Tad viņu nav jācep, kā mēs esam pieraduši lasēt. Viņam jābūt tādam pajēlam, jā?
ko mēs darīsim? Es īsti vēl joprojām nesaprotu, kā tiks tas viss savienots kopā, skatītāji. Ja jums ir kādas idejas, es apsveicu, jo man vēl ideju nav. Šeit ir apcepts lielops, kā jūs redzat šādā te veidā, lasīts. Viņš netiek cēps, viņš tikai tiek noblancēts šajās te lincēklās un čili pipariņā. Praktiski nekur netika izmantotas eļas vai sviests, līdz ar to dāmām un kungiem, kuriem tomēr ir tā slaidā līnija sākusies un tiek ķermenis prāts un gars gatavots vasarai. Visam noteikti šos te produktus un šo te ēdienu varam izmantot ne tikai ķīniešu jaunā gada atzīmēšanai, bet arī ikdienā. Jo arī čili pipars brīnišķīga lieta, kas visam noteikti to tievēršanas vēlmi tikai palielinās, jo čili pipars arī ir tas, kas tomēr palīdz mums notievēt. Tā, šo mēs nogādāsim pirms jaunumu apkopošanas noteikti līdz leduskapim, jo, kā jau arī Edvards iepriekš minēja, viņam ir jāsacietē šim saldējam ēdienam, bet turpinām tad, šo te darbību. Es šeit uzliku uz lielākas uguns, jā, lai tomēr, viņš tā ātrāk uzgatavojās un iedod to savu gardumu. Plīts mums arī izslēdzās, bet tas jau... Nē, plīts ne, viss kārtībā, par to neuztraukties. Plīts mums īpaši tagad nebūs vajadzīgi. Jā. Mēs paņemsim bišķīt diļu sēkliņas, pabērsim pa virsu. Bišķīt pa virsu. Paņemsim bišķīt cukuriņu. Cukurs? Jā. Ļoti interesanti. Bišķīt. Pavīsim čuč. Lai iedot to garšu stipru, jā. Bet pie lašas, skatos, neizmantot citronu, kā parasti ir ierasts. Nē. Mums ir brokolis, mums ir brīseles kāposts, mums ir spinātiņš, jā. Bez citronu šoreiz var iztikt. Var iztikt bez citronu pilnā apmērā un es uzskatu, ka tas ir pat forši. Vai mēs arī izmantosim kaut ko no šiem svaigajiem dārzņiem, kas ir palikuši? Jā, es tos noskološu lapiņas, dažas lapiņas atstāšu priekš dekorēšanas, bet daļu no spinātiem es sablandrēšu ar cukuru un mēs viņu lietosim priekš desertu. Jā. Tā, jau man viss ir sajūtas. Spināti ar cukuru tiks sablandrēti un izmantota piparkūka desertam ar mandarīniem, cukuru un želantīnu. Jā, labi, ka tu vēl neizmantoji Edvards čili piparu, tad es laikam... Lielāko prieku es viņu izmantoju desertos, jā, bet es viņu izmantoju tikai tad, kad man jāuzstājas ananās želē. Jo ananās ir vienīgais auglis, kuru nevar saželēt ar želantīnu. Tad ir čilīti izmanto. Viņš ir jāpieliek obligāti klāt, tad viņam ir tā īpašība, ka viņš atļauj saricināt. Neko savu. Čili pipars pie saldējiem ēdieniem brīnišķīgi, kolosāli, neierasti. Un kā vienmēr traki, jo ko gan citu mēs nedaram, varētu sagaidīt arī mēs smējos, -80 grādos stāvēt maiciņā un teikt, ka dārā ir silts. Bet, skolu skatītāji, mēs te šiverēsimies tālāk, jo es arī gribu šo te visu brīnumu tomēr pagaršot. Redzat, saldējs mums jau ir formiņās lasīts, mums ir izcepts, gaļiņa mums ir izcepta. Dārzeņi ir sablancēti, bet kas no tā galu galā beigās iznāks? To, pēc brīža jūs redzēsiet, apkoposim tad šodien uzzināto, jo šodien ir uzzināts diezgan daudz. Skatītāji, esam šeit Rīgas centrāltirgū šajā vēsīgajā, bet tomēr saulainajā un spiritajā rītā un ar mani kopā ir Edvards Vandenbergs, un kā jau vakar jums solīju, tad, šodien mēs tiešām gatavojam īstus brīnumus un ir tapuši, izrādās, ne jau tikai ēdienu, ko vakar runājam, bet arī klāt ir kāds saldējs. Bet tā kā laiks ir tomēr ierobežots, tad mēs to saldo tā kā improvizēsim. Mēs mēģinājām viņu ātri sasaldēt, bet, diemžēl, tas saldētājs mums pa tuvu nav. Leduskapis nav pietiekoši. Mēs improvizēsim, taisīsim skaistu formiņu kafijas krūzē. Paldies Coffee Toweram par krūzīti. Jā! Bet, kamēr es Edvardam ļaušu darboties, izstāstīšu jums īsumā, ko tad mēs īsti šodien gatavojām. Mēs gatavojamies, tā teikt, ķīniešu jaunajam gadam, bet tomēr arī nospriedām ar Edvardu, ka šis ēdiens ir pietiekami diētisks, lai to ieturētu arī kāds, kurš, tad jau sāk domāt par vasaras sezonu. Līdz ar to vakar Rīgas centrāltirgū iepirkām lasīti, iepirkām lielopu,
Tātad, mums bija svaigi dārzeņi. Mums bija svaigi dārzeņi, tie bija Briseles kāpostiņi, tie bija brokaļi, tie bija spināti. Bet es jums atgādināšu to, ka neko mēs nepārcepām un necepām. Mēs viņus pāršā visus blanšējām. Un tāpēc, kāpēc ne, eļļas netika un sviesti izmantoti, līdz ar to par taukvielām nav jāuztraucās. Jā. Bet kas mums šeit ir? Šeit tas ir tas, ko es stāstīju, te ir sablandarēts spināts ar cukuru, jā, kuru mēs lietosim kā mērci priekš deserta un arī kā priekš visu šitā pārējā. Edvard, tu mums kā vienmēr pārsteidz, bet tā kā laiks mums vairs nav daudz, bet tikai pāris minūtītes, līdz ar to mēs gribam redzēt, kā nu izskatīsies šis te viss. Jā, un starp citu šis ēdiens top šeit pat, Rīgas centrāltirgu dārzeņu paviljonā, tā kā tā nav kāda ilūzija, bet realitāte šeit pat. Līdz ar to tā tad tiek noformēts šis te sāļais ēdiens. Atminamies par garšvielām. Garšvielas tika izmantots pavisam vienkāršas rožu sāls. Rožu sāls, čilī pipars, līnsēklas un dīļu sēklas. Dīļu sēklas. Starp citu, dīļu sēklas man arī ir atklājums. Un šeit Rīgas centrāltirgu ir iegādājamas un nevajag baidīties no nezināmā, jo arī jūs redzat, var savienot zivi ar gaļu, jo kā mēs vakar ar Edvardu nosmējām, ka ķīnieši laikam ir tie, kas neēda traktoru un neēda lidmašīnas. Tas ir vienīgais. Pārējo viņi ir gatavēst. Jā, tieši tā. Viņi gatavēst visu, kas lido, visu, kas rāpo, visu, kas peld. Galvenais, ka tā nebūtu nekāda tehnika. Fantastiski. Šis izskatās kolosāli tiešām. Man gan vakar šita, ka tas tiks ietīts viens otrā, bet... Nē, paldies Dievam, nē, jo, teiksim, tīšana, jā, tas būtu atkal vārīšana, cepināšana, jā, tāda ļoti pamata formā, bet mēs to uztaisījām tā diezgan viegli, jo, teiksim, viņam visam jābūt svaigam, ar minimālu eļu, ar minimālām, teiksim, minimālo laika iedarbību. Improvizējam ar desertu. Jā, tā kā atceramies par desertu, tomēr vajag ielikt saldētavā, uz kādu ilgāku laika posmu. Tas varētu būt aptuveni līdz cik? Minūtes 20, jā, līdz viņš aiziet, jā. Tātad desertā mēs izmantojam pavisam vienkārši sastāvdaļas: mandarīni, piparkūkas, cukurs un želantīns. Tieši tā. Mandarīni, piparkūks, cukurs, želantīns. Un mēs redzam, ka izrādās mums ir tāda pavisam interesanta mērcīte klāt. Jā, mērcīte spināts, cukurs, ūdens. Arī improvizācija ir izdevusies brīnišķīgi. Domāju, iznākus pat labāk nekā iecerētais deserts. Fantastiski, jā, mums ir izpalīdzējis arī kofīta over krūzīt. Edvard, es teikšu tā, kolosāli. Šāds ēdiens, starp citu skatītāji, neizmaksā daudz. Mēs iztērējām nieka 10 eiro. Un redzam, ka vēl mums ir palikušas pāris sastāvdaļas. Tātad iespējams mums sanāktu, ja mēs tā taisītu mazliet ekonomiskāk, 2 pat porcijām. Sanāk kopsumā, sanāk 3 porcijām. Tu sanāk 3 porcijām, jo tas ir, teiksim, uzlikts uz 2 cilvēkiem, jo lai cilvēki varētu dalīties. Ja mēs tā sareitinām 10 eiro uz 3 cilvēkiem, tas ir smieklīgi. Tā kā Rīgas centrāltirgu plus deserts. Tā kā Rīgas centrāltirgu tiešām ir iespēja iepirkties lēti, vienkārši. Jā, kāds arī var kādreiz kaut ko nokaulēt, pavisam noteikti. Bet, Edvard, es tev teikšu mīļu, paldies. Mums ir šodien tapis kolosāls ķīniešu ēdiens. Jā. Es domāju, ka jebkuram ēdienu piekritējam. Tev pašam patīk rezultāts? Man? Jā. Man arī. Operatoram patīk rezultāts. Tikai jāpagaršo vēl. Skatītāji, es iesaku arī jums tomēr eksperimentēt ar ēdieniem, jo dzīvojam tomēr vienreiz. Rīgas centrāltirgs mums devis brīnišķīgas iespējas iepirkt dažādus produktus. Kā jau redzējām, zivju paviljonā ir liela zivju izvēle. Gaļas paviljonā varam nopirkt labāko, kvalitīvāko gaļu. Dārzeņi, visa veida, visas krāsas. Tāpēc, nesūdzamies par to augsto laiku, drīzāk baudam to. Ja negribās iet ārā, tad pavisam noteikti varam pavadīt kādu laiku virtuvē. Ja nezināt, kur noskatīties atkārtojumu, pavisam noteikti Play 24, varam arī pierakstīt recepti savā blociņā. Bet es jums vēlēšu kolosāls brīvdienas. Noteikti braucam uz kalnu, baudam sniegu, baudam augstumu, vai ne? Tieši tā. Vai arī foršs brīvdienas, un mēs jau tiekamies ar tevi drīzumā. Atā!